Tuliņās ir 1. maijs. Ģimenes dzīve sākās. Paņem smuku zivs un ir tās rītīgās emocijas. Nē, tas jau ir tas, pēc kā mēs ejam uz to copu. Palikušas ļoti īpašas attiecības ar koknesi. Norakstīsim to uz totālu neveiksmi. Barabum, barabā! Čau! Atrodamies veikalā GPS Pro, Jaunmalku ielā 26. Viņiem plauktos ir šobrīd Lawrence Ecolete. Sezona tuvojās, tas nozīmē, ka vēl ir laiciņš savām laivām uzlikt jaunus gadžetus. Un tieši šobrīd viņiem ir jaunais Lawrence 10. Manuprāt, ideālākais izmērs gan no budžeta viedokļa skatoties, gan arī no izmēra viedokļa skatoties, ko ielikt savā laivā. Ja tu ne jau pro līmenī. Un šis ir jaunais modelis, kas iznāca pagājušajā gadā. Tā kā, ja jūs interesē, brauciet uz šejien, runājiet un jūs nokonsultēs, ko, kas, kur, kā. Superīgs vērts. Un pats lietoju Lawrence Elite FS, kas ir tā kā 2 modeļus atpaliek. Un nu jau tā kā Nagini ezerī bišķiņi apgreidoties, un man ir 9 colu izmērs. Un 9 colu izmērus izmantoju arī priekš Active Target, priekš laivu tehnoloģijām. Un tur prasās vismaz tā 1 colu klāt. Ideāli, protams, ir 12 colus, bet tas jau ir cits budžets. Un tāpēc šis ir tas, kas ir tāds mazais sapnis priekš manis, kas ir jaunais HDS Pro. Forša bilde, viņos ir jaudīgi, mēs esam rakstījuši par viņiem arī lielajā lomā. Var arhīvā ieiet lielais-loms.cu, uzrakstīt meklētājā Lawrence HDS Pro. Tur ir detalizēti uzrakstīts, ar ko šie atšķirās no iepriekšējiem modeļiem. Un tuvojās ne tikai laivošanas sezona, bet arī sākušās jau šobrīd ir gan bimbas, gan vispār ārā aktivitātes dabā. Un, ja braucam pie dabas, tad šitie vērķi, kas ir, ar ko var uzlādēt gan 220 telefons, datoru, vienalga, sēdi dabā pie upes, strādā. Tā kā ja ir ieplānot atpūtas dabā, tad var atbraukt uz šejien, pakonsultēties arī par to, kādi izmēri ir dažādi, lielāki, mazāki. Veiktspējas arī, protams, viņiem atšķirās. Un ja gribam, varam, protams, uzfilmēt visu kaut ko savas copas aktivitātes. Šeit ir GoPro, viss klāsts ar visiem turekļiem, kronšteiniem un visu pārējo. Un tad, kad mēs esam forši patspējuši un forši dabūjuši zivis, tad reku ir airfryer. Pats neesmu nopircis, bet visi baigi slavēt, tāpēc arī domāju, ka vajag šitādi iegādāties un arī tiešais ir. Tā kā visi laipni aicināti uz veikalu GPS Pro. Čau visiem! Ceram lielo 35. epizodi. Tuliņās ir 1. maijs. Aiz loga gan par to vispār nekas neliecina, tāpēc, kad ārā ir kaut kādi 0 grādiņi un šobrīd jau pat sola vēl kāds 10 cm sniegu. Bet ļoti, ļoti ceram, kad līdz 1. maijam viss būs labi. Un tāpēc šodien ir doma tā gluži vienkārši parunāt par copi. Un nevēlti ar mani šodien kopā ir Aigars Garais, kurš arī ir par Copi LV dibinātājs. Un tā kā čau, Aigar. Sveiki! Un Aigaru es pats personīgi pazīstu jau ļoti sen. Es pat nezinu, kā mums vispār neatceros, kā mums tur tie Copas ceļi aizsākās, bet man liekas, tu biji dibinājis par Copi LV fórumu, kas kaut kad sen apakaļ, tad, kad vispār interneta tāda socializēšanās sāka kļūt aktīva. Es zinu, bija Copas lietu portāls un otrs bija tavējais. Kā pastāst bišķiņu vēsturi, kas tas tāds bija un kad viņš tapa? Tas, manuprāt, bija 2009. gads. Tas ir jau 15 gadi. Jo es kaut kur paložņājot pa Copas fórumiem, tanī laikā Copas vai vēl Zive bija aktīvs uz to brīdi. Saskāros ar tādu lietu, kā tur tie tādas negatīvie komentāri un tam līdzīgi. Un gribējās izveidot kaut kādu vidi, kur tas viss tā kā ir pozitīvā gaisotnē, un tas izdevās, un mēs vienkārši tikko tur parādījās kaut kāds negatīvais tēls, un mēs viņu vienkārši no turienes izmetām ārā. Jā.
Un tur izveidojās vienu brīdi ļoti draudzīga attieksme visiem. Taču kopīgus fórumus rīkojām, kopīgus salidojumus. Nu, tas kodols, kas tur bija, visi bija ļoti, ļoti draudzīgi un pozitīvi noskaņoti. Jā, un to, man liekas, es arī kaut kad tajā pirmsākumā apmēram arī tur kaut kur tajā posmā pieslēdzos, bet tas ne par to stāsts, bet tu, man liekas, bija arī pirmais, vai vismaz viens no pirmajiem, kurš uztaisīja savu YouTube kanālu un sāka likt iekšā copas video, jo man liekas, ka šobrīd ir tā, ka katram, kam ir GoPro kamera, katram ir savs YouTube kanāls un visi filmē, TikTokī, Facebookī, YouTubī, visur, visi ir pilns, kas nav slikti, protams, bet jā, man liekas, tu biji viens no pirmajiem, kā tev vispār radās tā doma, jo tajā laikā jau tie GoPro nebija nekādi, tādā līmenī, kā tas viss šobrīd. Jā, tagad katrs filmē, bet man savulaik tā ideja radās tieši pateicoties lapai, jo tā kā bija tā lapa, liku bildes, visu liek apskaites, gribējās arī kaut kādu video apskaiti nopirkt. Es nopirku pirmo kameriņu, tādu vēl atlokāmu ar kartiņu, bet jau digitālā formātā. Un tad arī tā piedzima doma, jo man vispār sākumā nebija doma tā kā YouTuberis tur sevi filmēt. Man bija doma vienkārši filmēt copes, filmēt citus un ielikt tādas kā copes apskaites. Bet sākumā tur baigi neviens negribēja filmēties. Tad nācās filmēt sevi, un kur to video ielikt, viņš visur apēda resursus, tā arī nonāca līdz YouTube. Ka tur viņu var ielikt, un tad tā kā to linku ielikt visur lapā un citur. Kaut kā tā ideja dzīva. Man liekas, ka labi, tagad tu tur neliec tik bieži varbūt tos video, lai varētu uzgriezt tam kanālam tādus nopietnus apgriezienus, jo sekotāji, jo tur ir diezgan daudz, man liekas. Nē, sekotāji ir tieši tāpēc, ka jau vecs tas kanāls, teiksim, ir sens tā. Bet tagad vienkārši mazāk sanāk copēt, jā, bet kaut ko jau es filmēju, nav tā, ka ir pazudis, un tagad sāksies sezona. Domāju, ka video atkal būs vairāk un biežāk. Un arī mazāk jau tehnisko brāķīšu, kā bija sākumā video, kas bija diezgan padaudz. Nē, protams, tāpēc, ka tagad tas viss, man liekas, ir daudz vieglāk un arī rodās kaut kāda pieredze, kaut ko darīt, jo tāpēc arī cepuri nosreku cilvēkam, kas sēž aiz kameras, kurš šito dara katru dienu Sveiki! Jā, sveiki, sveiciens Indulim. Jo tas, man liekas, ir tiešām tāds rītīgi nopietns darbs. Uztaisīt to visu tā smuki, skaisti, tur vēl pielikt visādas skaņas klāt un visu pārējo. Kā, tur tiešām, un īpaši, ja ar to nevar nopelnīt, man liekas, Latvijā, man liekas, reti, kurš YouTuberis kaut ko tiešām taustām var nopelnīt. Tur vajag beigos skatījumus, kad var nopelnīt, piemēram, uz tā YouTube monetizāciju. Es varu pateikt, ka ar saviem video un saviem skatījumiem tā minimālā summa, ko savāc ir $70, lai tev viņu pārskaitītu YouTube. Man ja tagad savācās apmēram kaut kad 10 mēnešu laikā. Tad var pareizināt, cik ļoti ienesīgs ir tas, ka tu brauc, filmē, domā scenāriju, pēc tam kaut kādu dienu pavadi mājās, pie kam tev arī mājās vai kaut kāda normāla tehnika, lai tos visus failus tu varētu apstrādāt. Jo tas ir... Datoru vajag gana jaudīgi, lai visu saliktu normāli, jā. Tad tas viss ir pret to, ka $70 mēnesī. Mēnesī nē, 10 mēnešos. Tas sanāk $7 mēnesī. Nē, to nedara peļņas. Nē, protams. Ir, kas varbūt mēģina, bet man tas tīri tāds hobija, tāpēc man nav jāiespriņas, kad es ielieku viņu, cik bieži. Man ir iedvesma, es uztaisu, safilmēju, ielieku. Karš vai cita redz parasto tādu čopīti vai no sacensībām kaut ko. Jā, jo īstenībā, es teiktu arī man, es neuzskatu, nevienā brīdī nekad neesmu uzskatījis par kaut kādu pro sportistu vai es teiktu, mēs abi divi esam parasti copmaņi, kas vienkārši, prieka pēc arī mēs kopā komandā startējam arī līdz šim arī Latvijas čempionātā. Labi, šogad mēs paņemsim pauzīti. Jā. Bet šogad būs Laivu līga, kas, man liekas, arī būs ļoti, ļoti interesants pasākums. Un, man liekas, tieši tuvāk tautai, ja tā varētu teikt, jo tur nebūs laivu tehnoloģijas. Būs vienkārši 5 svētdienas, kur
copmaņi, kam bišķiņi interesē sports, var sanākt kopā. Nu, un pamēģināt spēkus. Bet es tur tā padzirdēju, ka arī čempi dalībniekiem šī versija ļoti patīk un labprāt pamēģināt arī tādā. Es domāju, ka tur būs, kas šogad nestartēs Latvijas čempionātā, ieskaitot mūs, bet kas tieši piedalīsies tagad jaunajā līgā. Un, manuprāt, tas ir forši, jo tur būs tāds apvienots sportiskais ar amatīrisko. Jo tur tiešām nebūs nepieciešami pēc ātrām laivām, jo mēs vēl speciāli domājam par to, jo kas parasti arī, kad mēs organizējam Sarkandaugavas kausu, to pašu Tumsas kausu un visu, tad vienmēr bija tāda lieta, kad ir super ātrās laivas. Labi, mēs vienmēr arī pie formāta domājām, ka tur tas 3 līdeks, 3 zandarti. Izlīdzinātu. Jā, lai nebūtu tur tikai tā pano cīņa. Bet te bija atkal otrs aspekts, ka tiem, kam ir super ātrās laivas, viņi pēc līdekām nebrauc tur, kur visi tiek pa lielam ar savu tehnisko izpildījumu, bet aizskrien uz Lielupi, piemēram, kaut kur LR tālu, kur neviena nav, un attiecīgi tā līdeka nav bakstīta, un viņi tur viņus noķers. Tāpēc arī šogad pie tā mēs piedomājām, kad būs Rīgas posma, tad uz Lielupi nebrauksim. Tad tā būs slēgtā zona. Rīga, jā. Rīga, jā. Tā kā, to mēs, protams, redzēsim, bet tiem, kam interesē, droši varat paskatīties gan Lielā Loma portālā, ir informācija ielikta Facebook lapā, ir arī manā profilā, ir Sarkandaugavas un Tumsas kausa Facebook lapā, biedrības ar makšķeri lapā. Tā kā, tāda maza atkāpe par to, kas ir gaidāms, bet, es domāju, ka tas būs ļoti superīgs pasākums un galvenais tas, ka balvas beigās būs ļoti, ļoti iespaidīgs. Un tas ir tāds dzinulis, kad gribēsies pamēģināt pierādīt, tomēr nevis vienkārši aizbraukt ar draugiem, satikties, bet tiešām arī mēģināt parādīt to, ko tu esi, uz ko tu esi spējīgs, tā kā copeziņā. Jā. Pastāst varbūt, kā tu sāki copēt, jo es zinu, ka ar daudziem mēs šito visu runājam, un pārsvarā visiem ir tā, ka sāku copēt bērnu kājā. Tad bija kaut kāds baigais pārtraukums un atsāku kaut kad vēlāk. Kā ir ar tevi? Jo es saprotu, tev vispār ģimenē cope ir ļoti, ļoti tuva tēma. Jā, bet tur jau būs standarta stāsts. Sāku copēt bērnībā, es nezinu, 5-6 gadu vecumā varbūt. Man tētis ir aizrautīgs copmans, viņš gan vairāk puldiņu makšķerē. Bet jā, viņš sāka ņemt mani un brāli līdz uz copi. Brālis līdz pusauģu gadiem bija vēl daudz azartiskāks copmans par mani, bet tad tur ģimenes dzīve sākās un tad mazāk. Bet man arī tā bija līdz kaut kādiem, 13, 14 gadiem bija tāda aktīvā cope. Tad bija kaut kāda pauzīte, bet ne jau tā, ka necopēja vispār, bet tad netika aktīvi. Un tad pēc armijas kaut kāda, 23, 24 gadi, tad atsāku atkal ar dubultu sparu mesties iekšā tajā copē un gribējās kaut ko jaunu apgūt, izzināt. Tā ka, tāds standarts stāstiņš arī ar mazu pauzīti. Ar mazu pauzīti, bet tas, ko mēs ar Aigaru diezgan daudz kopā copējam, principā, ļoti bieži mums sanāk kaut kur doties kopā un reti, kuram ir tā, ka, labi, es pats pie sevi pie tādiem cilvēkiem pieskaidrs, bet sanāk ikdienā copēt ar ļoti daudziem, bet tev ir izteikti tas, ka, paņem smuku zivs un ir tās, rītīgās emocijas, kas man īstenībā pašam tajā copē patīk, un es pēc tam turpmāk tās emocijas, vakarā ejot gulēt atceros, ko es mēģinu izdzīvot vēl, un tev arī laivā tas ir tik ļoti izteikti, ka paņem tā lielā līdeka un tas, jā, un man liekas, ka to nevar kaut kā mākslīgi uztaisīt. Nē, tas jau ir tas, pēc kā mēs ejam uz to copu. Jo lomas vai tur lielas zivs, viņi var būt maziņi. Jā. Arī es par mazu asarīti varu priecāties tā, ka kur viņš pieķērās, viss notiek. Tas ir galvenais dēļ, kā mēs ejam uz copu. Ne jau tā pati zivs, bet viss tā cope un vēl tā pieķeršanās un tā kā velc un tas prieks, tas copes prieks. Tas ir tas, kāpēc tā cope ir tik forša. Jā, un
daudz ir izteikti spinningotāji, daudz ir izteikti fīderotāji, pludiņnieki, nu, kas sevi iesaist tādā konkrētā kategorijā. Bet es zinu, ka tev ir kaut kā tā, ka tu tomēr labi speciālies, tu tāpatās, protams, uz spinningu, nu, laivā, bet nu, man liekas, ka tu copē visu un ar jebkādām tehnikām. Nu, es gribētu visu, visam nav laika vienkārši. Tas gan. Bet nu, man ļoti patīk upes, kur man sanāk pēdējā laikā maz aizbraukt. Nu, piet runa par foreļu upēm, par mazām upītēm, bet nu, pāris reizes gadā es cenšos izrauties. Tad, protams, spinningošana no laivas, tas ir tāda, nu, var teikt, ikdiena. Nu, un vēl kaut kādas 3-4 reizes gadā es ar kaut kādu feederu arī aizbraucu pasēdēt. Ot ar pludiņu gan tagad nesanāk, un es pēdējo reizi biju nevis pagājušā sezona, aizpagājušā sezona. Šogad obligāti gribu uz Līņiem vienreiz aizbraukt ar pludiņu pasēdēt. Un to arī es sācu jau 2. gadu arējā startē, ja, kas ir dīķis. Jā, tur es arī Elvijas man ievilka darba kolēģis iekšā tajā. Nu, ļoti azartiska disciplīna, nav tehnoloģija, viss ir tavās rokās. Nu, tā kā smalki rīki, foršas zivis, viss ķerās, nu, interesanti. Tur galvenais tā cīņa arī vienkārši. Tas nu jā, jo tur sanāk ir cīņa nevis pret visiem, bet tev visu laiku ir cīņa ar to, kas tev ir blakus. Konkrētajā periodā tev ir jāviņē konkrētais cilvēks, jānoķer vairāk zivis nekā viņš. Nu, kaut vai pa vienu zivi vairāk. Kaut vai pa vienu zivi vairāk. Un pa dienu ir 10 tādas cīņas, un tad nu, labākie tiek play-offos un citās tur jau par izkrišanu. Jā, bet īstenībā es tā domāju arī par to, ka tad sanāk, ja tu aizbrauc uz šitādiem mačiem, nu, pat ja tu esi pilnīgs iesācējs, tāpatās tu pie tām 10 cīņām tiksi. Tas nekas, ka tu viņu zaudēsi, piemēram, bet tu tāpatās varēsi izjust visu to plējādu. Jā, noteikti. Un pie tam sākumā, es jau sākumā aizbraucu vienkārši ar asaru kātiem, tur, kas skaitās striķi priekš tā sporta veida auklām. Un, nu, protams, tur kaut kādu padomu man darba kolēģi iedeva, Elvijas Mārtiņš, bet nu, tāpat sākumā nevajag tur nekādu inventāru, neko, vajag vienkārši gribu. Un vai nu tas adrenalīns tad paķers, vai nu nepaķers. Nu, ja nepaķers, viss pēc pirmajiem mačiem pasaka, čau, nu, vairāk es te nerādīšos. Varbūt paķer, tā ka ir jēga izmēģināt. Nu. Un pieņemsim, tajos mačos tu esi kaut ko pārņēmis no tā sporta veida, teiksim, priekš ikdienas copas, priekš laivas, spinningošanas, nezinu, asaru līdeklis, kaut kas. Tīri tehniskas iemaņas var pārņemt no turienes, jo tur sanāk daudz mest, daudz vilkt, uztvert zivi. Nu, pie tam tas viss ir tādos adrenalīna apstākļos, kas pēc tam, teiksim, nodara laivu mačos, ka tev tur, nezinu, notrūkst kaut kas, tev tur vairs nav jāuztraucās, ka tev laivās nevajag tik ātri pārsieties. Tur tev nav tā taiminga. Nu, tā kā... nu jā, jo tur ir konkrētas minūtes, kurās tev ir jāizdara viss. Nu, tie ir tādas tehniskas lietas, un to, ko var nosaukt par čuju, ņuhu un poņu. Nu, tu sāc saprast zivi, un tas jau nodara arī pēc tam citām akšķerēšanā. Tas nekas, ka tās nav forels un nav dīķī, bet to jau tā kā paliek tas zemapziņā bišķi. Tagad zivs varētu būt kaut kur tur, tie jau sāc kaut ko domāt. Jā, kaut kādu pamaina to līmeni, kurā viņi atrodas. Jā, jo šito es pagājušajā gadā uz asariem ļoti novēroju, kad nu, it kā liekas asars, nu, gruntszīves ir kā, nu, ka tu tur mēģini, bet īstenībā nevēlni, viņš sīvēns ir pacēlis bišķi augstāk. Un tad viņš ir tieši no tā līmeņa. Tad jautājums, vai ķersi džigā gar grunti, vai, piemēram, ar wobleri mēģinās viņu sakacināt pusūdenī. Jā. Un, teiksim, paķerot forels, tad šitādas domas biežāk ienāk galvā. Nu, jā, jo šito es pats tik sīki vēl neizmēģināju, bet šito man stāstīja Džeki, kas ar laivu tehnoloģijām atrod asaru baru, kurš ir kā pie grunts tur kustās. Nu, un tur sāka kaut kādu džigiņu, ja. Un labi noķer tur pāris, ja. Un līdz kā jau liekas, viņš tur ir un viss ir kārtībā. Bet tas viss bars paceļās augstāk. Un viņš to tavu džigu sāk ignorēt pilnībā. Un attiecīgi, ja tu neaizdomājies līdz tam, tad tu vienkārši to zivi pakās. Un arī nav tā, ka ja tu trāpi tam baram kaut kādus 2 metrus nost, nu, it kā liekas, nu, kas tur ir? Tur, nu, viena niedra vai otra niedra. Bet nē, viņš uz to, ja viņam nav tā ļoti liela aktivitāte, viņš nemaz tur tā nepabīdās. Un droši vien, kad
Kad jā, to foreli šito varētu ļoti sasaistīt kopā. Jā, un forelī tas vēl izteiktāk dīķī. Tur liela loma nospēlēs pat 10 cm augstāk vai zemāk, un ja viņa nav aktīva, tad brīdī smāneklis ņēdēs garām, viņai būs vienalga. Un tikko tu pamainīsi bišķiņu turp vai atpakaļ, tev būs zivs. Un ar ko tu vari jau vinnēt, piemēram, to savu mikromaču. Tas domāšanas ātrums, teiksim, izpildījuma ātrums, un tas tur nāk tajā disciplīnā. Teici, ka tev tētis vairāk ar pludiņiem copē. Kurā brīdī, es pieļauju, ka viņš arī tev sāk mācīt tikai pludiņu copi un visu to, kas bija pēc kārtas. Kurā brīdī saprati to, ka tev vairāk tas spinnings paķer? Kā tas, jo tas tomēr ir tādas divas diezgan dažādas lietas. Un tas man tā, jo man kaut kā laikam, kā vectēvs sāk uz ķiržas ar mani vadāt līdzi uz lielajām zīmēm, tā man tas kaut kā arī iegruntējās. Es tagad gadu konkrēti neatceros, bet pirmais man brālis sāka spinningot. Un diezgan aktīvi, un viņš pārvācās uz Ventspilu, un Ventā līdekļus ļoti labi ķēra. Un tas viss sākās, ka man atdeva brālis vienu no saviem spinningiem vecajiem, ķipa, es arī sāku spinningot. Un tas bija kaut kāds sezonas sākums, kaut kāds jūnijas, gadu neatceros. Un es braukāju, ķēru tur brekšus no laivas un regulāri ņēmu līdz spinningu. Tā rīta copa beidzās uz brekšiem, un tad sāku braukāt tā kā ar spinningu. Un es nekādīgi nevarēju noķert sākumā savu pirmo zīvi diezgan ilgi. Šo epizodu filmējam kopā ar mūsu draugiem GPS Pro, kuri atrodas Jaunvalka ielā 26, un epizodi filmējam sadarbībā tieši ar viņiem. Un mums ir divas precītas, ko piedāvā GPS Pro. Tas vairāk ir piemēram tad, ja sāk sezonu un nav neviena ekoloģija. Un te, man liekas, ir divi ideāli varianti, budžeta varianti, ko izvēlēties. Viens ir Garmins, Striker Vivid 4CV, un tas ir 4 colu ekrāns, nepilni 200 eiro, bet viņš jau būs ar devēju laivai, var piemontēt klāt pārnesājumu kāju, kas īstenībā man laivā arī tāda ir. Un, vismaz varēs tikt pie dziļuma kartēm, ielādēt iekšā un vismaz sapratīs to, kas lejā notiek. Otrs variants ir universālāks dīperīts. Domāju, ka jebkurš makšķernieks ir lietas kursā, kas tas ir. Brauciet uz GPS Pro, būs jums superīga cena un izmantojiet to. Aigar teici, ka pirmā zivs tev nāca ilgi, ja? Jā, pirmā zivs ar spinningu man bija ilgi. Ja nemaldos, no jūnija es sāku spinningot, bet es tā kā mēģināju mērķtiecīgi līdeku. Noķert asaru sākumā nemēģināju. Un pirmo zivu, man liekas, noķēra augustā. Un bija jau tā, ka es domāju, šitā ir pēdējā reize, kad es ņemu līdzi spinningu. Viss, spinningošana nav manējais, tad paliek pie pludiņa. Un uz dzīvo varbūt pasēdēt. Un tad reizē noķēra smuku mēru līdeku, un tad bija āķis tāds lūpā, ka viss, tad kāds pludiņš, vai viņš tur pastāv kaktā. Tagad vajag apgūt spinningošanu. Kas tie pa mānekļiem bija tajā laikā? Ja tagad atcerās. Droši vien rotiņi bija, šūpiņi bija, kaut kādi vobleri uz atlaidēm, jo negribējās jau tur sākumā tērēties. Bet spērs sākumā pirmo to posmu beig ar dzelžiem maucu. Rotiņi, šūpiņi tie bija tie mānekļi, kas man beig patika. Un tad jau vēlāk nāca vobleri un vēlāk tikai gumijas. Tā kā citi sāk ar gumijām, man gumija bija pēc tam. Bet tagad tas ir jau pamata arsenāls. Ja ierunājies par pamata arsenālu, kas šobrīd ir tavējais kaut kāds topiņš, teiksim, līdekai, asarim, tam pašam zandartam? Līdekai viennozīmīgi vecais labais relaks ir topā. Tas strādāja, tā kā es sāku spinningot un strādāju joprojām. Un galvenais, ka visur. Jā, tad varētu minēt no gumijām Sava Mūru, protams, jo sevišķi tā kā vajag izspiest kaut kādu dažu copīti, tad viņa ļoti labi derēs. No gumijām, protams, strādā tavējā mīļākā Lucky John Bassara gumija, bet vienā krāsojumā mums viņa strādā. Jā. To droši vien, kad zina daudzi. Jā, to jau Arvis ir izreklamējis pa pusi Latviju un varbūt pat tālāk. Es biju mazai atkāpē, es biju aizbraucis
Uz Salmo iepirkt pāris paciņas jaunai sezonai, un es eju un skatos plauktā, ir tikai viena palikusi. Un es Arturam Zaburam prasu, klausies, kā tas nākās. Viņš saka, kā tas nāks. Tu man varbūt vari izstāstīt, kāpēc visas krāsas nopērk apmēram 1000 paciņas, attiec šito 10 000 paciņas. Viņš saka, painfluencē vēl to konkrēto krāsu, bet ko darīt, ja viņi strādā? Nu, jā. Labi, piedod, kad pārtrauc. Nē, viss kārtībā, tā ir, jā. Un, no gumijām vēl es varu izteikt, kas man pēdējos gados iegājies, ir Wolfskrīk, kas tā kā ir, ne gluži big baits, bet vienu izmēru mazāks. Jā. Un tās gumijas ļoti labi strādā, tur ļoti labs rollings, viss kārtībā. No Wobbleriem uz Līdaku Orbīts, Zibbaits, Balisonks, tad saklākās vietās Džekā Deka Hamakuru. Jā, tas mums bija pagājušā gada topiņš. Vispār Džekālam man patīk. Tas pats Makskvats uz tvičošanu ir ļoti, ļoti labs uz Līdaku. Duo, Džerkbeits. Tie tādi varbūt ejošākie varētu būt. Uz Asarī man ļoti patīk Baitbrīz gumijas, sevišķi vēžveidīgie, SEO remiksiņš. Tas man liekas strādā vienmēr un visur. Klasika, jā. Pēdējos gadus esam pasākuši Asari ķert daudz uz Wobbleriem arī. Tur Megabas Wobblers mums abiem ir favorīts. Jā, bet tur klasika arī Ridžiņi. Jā, bet tur ir Ridžiņi, Orbītiņi, Timoni, tur jebkuru var. Tas pats Pontona Kreikžeks ļoti labi strādā uz Asari arī. Un Zandartam no tādiem cietajiem mānekļiem tā uzreiz nenāk prātā nekāda favorīta. Tur vairāk tomēr gumijas. Tur ir vairāk gumijas, jo mēs arī... Džigā tie paši keiteči, standartiņš, uz ko ķer visi, tik jāpiemeklē, kur zandarts ir paņemšanai. Un tas pats Baitbrīz, starp citu, SEO Remix lielākā izmērā man arī uz zandartu strādāja. Un, piemēram, Zandartu tu izvēlējies džigā vai dropā vairāk? Man vairāk džigot patīk. Drops tas ir tāds vairāk sacensībās, ja vajag, vai vēlā rudenī, ka tomēr dropā ir vieglāk to zandartu dabūt. Protams, tā copa dropā ir forša ļoti. Viņa uzreiz ir rokā bez starpniekiem. Jā. Bet džigot ir tuvāk man pašam nekā dropšats. Jā, tas mums otrādāk ir, jo man atkal, ja ir iespēja, tad es izvēlos vienmēr visur dropšats. Un tas arī, kad mēs parasti sanāk kaut kur patrenēties kopā pirms mačiem braukt, tas īstenībā ir baigi foršā tāda, kad vienam tuvāks ir tas, otram tas, daram katrs savu, un tad ir super iespējas izdarīt ātrāk kaut kādus secinājumus. Kur. Treniņu procesam tas ļoti labi dara. Koknesai gan nedarēja. Tu kopāk nepiemini koknes. Nebija tāda posma. Jā, to tiešām gribās izdzēst. Tur ir palikušas ļoti īpašas attiecības ar koknesi. Bet varbūt mēs kaut kad atgriezīsimies bišķi gudrāki. Bet, varbūt, jā. Tas bija tāds... man liekas, ka mūsu copis tādā sporta, man liekas pat ne tikai sporta, bet vispār copis tādā karjerā, tās divas sacensību dienas bija tādas, Norakstīsim tos totāli neveiksmi. Jā, totāli neveiksmi. Visās sfērās, visos flangos. Jā. Nē, tas bija, jā. Jā. Bet jā, kas ir tas, kas tevi varbūt tā, sauc uz tiem mačiem, jo, mēs, kā jau teicām, mēs esam vienkārši parasti copmuļi, bet, gribās tur kaut ko, kas ir tas, kas tevi sauc uz tiem visiem pasākumiem? Laikam jau tas azarts, tā kā sacenšanās gars kaut kāds, tā viņa varētu nosaukt, jo... Es nezinu, varbūt daudz zinu, daudz nezinu. Es kādreiz nodarbojos ar sporta dejām, ko tagad tā kā nevar pateikt. Jā. Un, tur jauniešu junioru vecumos guva ļoti labus panākumus, un Latvijas čempions esmu bijis. Un tas sacensību gars jau nekur nepazūd. Es ar to sporta veidu sen vairs nenodarbojos, bet tas ir palicis, ka vajag sacensties ar par kaut ko. Un tad copa ir tas... Pirmkārt, hobijs, un otrkārt, vieta, kur var sacensties par kaut ko un izbaudīt to sacensību garu. Jā, arī viss tas tusiņš. Un tusiņš, viss tas apkārt copmaņi, viss tas festivāla tāda gaisotnē, bet, tās ir tās lietas. Jā, un tad, kad ir starta šāviens... Un ir tā mazā mandrāziņa, viss tā kā vajag, jā.
Jā. Un galvenais interesanti, es pat, labi, tāda mazā mandrāžiņa ir, var teikt, vienmēr, kad tu izej uz tā starta, un īpaši tas starta šāviens, un kad, iedod ručkā, un viss tur viss malc, viss viļņos, viss traki. Bet, jā, ir kaut kā, es nezinu, tev tā nav, man ir kaut kādi, ir bijuši vairāki posmi, tā, kad es, īpaši mēs parasti, kad ir starts, mēs sabraucam abas laivas kopā, tā kā uzpļāpājam tur kaut ko tur. Un man ir bijis tā, ka sāk ritīgi rokas kājas trīcēt, kad nezinu, ar ko tas saistīs, bet kaut kā ir, nezinu kāpēc, bet kaut kāda konkrēta posma, kur tas viss ir kaut kā, nezinu, vai tāpēc, ka iepriekš ilgu laiku nav bijuši tās sacensības, vai kas, bet ir tāds, ritīgi tāds emocionāls sakāpinājums. Man viņš vairāk ir tā, kad ir aizvadīts veiksmīgs treniņu process, un tā kā liekas, ka viss ir skaidrs, ko vajadzētu darīt. Un tad ir pirms mačiem bišķi vairāk. Tad ir vai saliksies tas, ko mēs te tagad atradām. Bet man vienmēr pirmā zivs nomierina. Vienalga, vai noķer viņu pārinieks, teiksim, Gins, vai noķeru es. Tikko mums ir pirmā zivs laivā, kaut vai tas ir asars, man tā kā uzreiz tāds tālāk var tā mierīgi darboties pēc tā plāna, ko bijām izdomājuši. Bet līdz pirmajai zivī ir tā, un tā kā pirmo noķeram, tad ir ding, 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 ding. Jā. Un tad jau tāds, tagad var pēc plāna darboties. Jā. Kādas tev ir sajūtas ar startējot? Jo, teiksim, mūsu mājas ūdeņi ir Rīgas ūdeņi, tas ir tas pats Ķīsis, Daugava. Labi, uz kaut kādiem tur Baltezeriem mēs mazāk esam braukājuši, bet jā, it kā saka, kad parasti sportā, tā mājas trase, un tas viss ir tāds baigais bonus, ka tu jau tur katru kaktu, visu pārzini, bet tajā brīdī, kad ir, labi, pat ja ir treniņos parasti jau, mēs saķeram, viss ir tā kā normāli, bet tad pienāk tas tuvās sacensības, un vispār nekas, man liekas, reti mums ir bijis, ka saliekās tā, ka mājas ūdeņos ir, labs tas rezultāts beigās salicies. Ir kaut kādi mači, tad saliekās. Pagājušajā gadā, piemēram, mums ar brāli 4. maijā salikās labi. Pacīnījāmies, tad ar Gintu pirmajā dienā Latvijas čempionātā salikās. Bet mājas ūdeņiem ir divas lietas. Viņi it kā tev dod priekšrocības, tu viņus zini, tev ir daudz vietas, daudz ideju, kur var kaut ko pamainīt un atcerēties kaut vai 5 gadu vecu vietu un aizbraukt viņu pārbaudīt. Bet ir baigā nespēja atrast kaut ko jaunu mājas ūdeņos. Un tas ir lielākais mīnus. Mums jau smadzenēs iesēdies, ka mēs visu tur zinām, visu mākam. Īstenībā mēs tur pusi vēl nezinām. Jā, tur... Bet mēs vairs jaunas vietas un jaunu pieeju ar baigajām grūtībām varam atrast. Mums jau iesēdies smadzenēs. Tās zivis ir tur, tās ķerās tur, un mums vajadzētu ar svaigu skatiem tur pieiet. Jā, tur īstenībā prasītos kaut kāds, nezinu, kaut kāds zviedru eksperts atbraukt. Jā, vienkārši, vai tā kā no malas. Kurš tur nekad nav bijis un vienkārši pastītos dziļumu karti un pateikt. Jo īstenībā pa lielu tā arī sanāk, ka, lai arī mēs tur copējam, es nezinu, gadus jau 20, bet tāpat gandrīz katru gadu sanāk, mēs uzzinām kaut ko tādu, ko mēs nekad pat nezinājām, kas liekas diezgan absurdi, pēc būtības. Kad reku tur tā kants pēkšņi, džeka tur metrus paņem. Es tagad neatceros, kura ekipāža, bet tagad, ka pagājušajā gadā bija pasaules čempionāts pie mums Rīgā. Neatceros, kura no ārzemnieku ekipāžām negribās samalot. Viņi treniņos, var teikt, neizdarīja nevienu metienu. Viņi braukāja, pētīja dziļumu kartes, veģetāciju, kādas zāles, kur auga vienkārši meklēja pēc sava prāta potenciālās vietas, kur var atrasties zivis. Nevis tā kā mēs treniņos tur, tā kā mēģinām uztaustīt. Viņi pilnīgi cita pieeja, tā kā pēta un skatās. Un ielaiž tādus ķīšazarā, viņi nopētīs, pēc tam, tev pateiks to informāciju, un mums būs ar pilnīgi cits skatījums uz to visu. Mums baigi iestrādāt tas, ka mēs no bērnības tur ķeram. Jā. Bet tas arī ir pluss. Tajos gadījumos, kad ir nostrādājis tikai tāpēc, ka tu ezeru labi zini. Tas gan, jā. Redzēsim, kas būs šogad. Jo šogad mums ir 4. maijs. Vēl, man liekas, ka var pieteikties. Varu līdz 30. aprīlim. Līdz 30. aprīlim var pieteikties. 4. maijā ir Pike Fights, ko jūs organizējat no veikala Eholots EU. Tad ir 12. maijā jau ir pirmais posms BAM laivu līga, kas arī būs Rīgas ezers, tātad Ķīšu ezers, Baltezera, Jugla.
tad ir 2. jūnijas, kad ir nosacītais pirmais Sarkandaugavas kauss, ko mēs integrējām iekšā Laivu līgā, kas arī ir Rīga, bet tad nāk klāt vēl Daugava un Buļļupa, kas būs atvērta, un ieskaitē var iet arī Zandarta beidzot. Nu jā, un tad laikam Rīga atpūtīsies bišķiņi. Jo šogad arī Latvijas čempionāts laikam ir Jaunjelgava, Usma un Alūksne. Pirmais ir Jaunjelgavā, posms. Jā, kas būs tā interesanti, jo tur arī nekad nekas nav bijis, un es, man liekas, tur pat neesmu nekad baigi copējis. Nu, no Latvijas čempionātā vēl jaunums tas, ka būs 3 dienas sacensības. Jā. Divu dienu vietā. Tas nozīmē, ka nevar pirmajā dienā aizbraukt un izķert savu, teiksim, kaut kādu saucamo točku, un 2., 3. dienā palikt pa nulēm. Tur jau ir beigā matemātika un skaitļošana. Ir jābūt ļoti daudz vietām tagad, kur braukt un mainīt. Jā, un kā tev vispār liekas šitāda versija? Labi, šogad, kā jau teicām, mēs nestartējam, bet, teiksim, no malas skatoties, man it kā no vienas puses liekas forši, jo tas izlīdzsvaros tās augtās haļavas principu. Kad, ja tu vienā dienā izvilki metru, tas dod nenormāli daudz punktus attiecībā pret pārējiem, kuriem tā metra nav. Un, teiksim, 2. dienā nostartējot kaut cik normāli, tas metrs tev var uztaisīt diezgan labu rezultātu. Ar 3 dienām, man liekas, ka tā nemaz nebūs. Tur vispār pavisam cita matemātika. Es pat nezinu, tagad, kā mēs domātu. Tagad uz to 3-diennieku tad ir pašiem jāpiedalās, jo pilnīgi cita rēķināšana. Un tur nevarēs izbraukt, man liekas, tagad ne ar tīru klasiku, ne atkal ar tīrām live tehnoloģijām. Tur vajadzēs miksēt. Piemēram, kad izdomā vienu dienu, tagad pēc laika apstākļiem treniņos viss sakrīt, ka var laivā ķert. Jā. Tā kā tu ķer ar live tehnoloģijām, tad, piemēram, parādās labvēlīgs apstākļus līdakām, brauc ķer klasikā līdakas, tur vajadzēs miksēt un pārslēgties. Jo visas 3 dienas ir jābūt stabilam. Stabilam rezultātam, kaut vai vidējam. Jā, bet stabilam tā, lai tu visas 3 dienas vari stabilu, plus mīnus vienādi ķert. Jā, šis būs interesants gads, man liekas, no daudziem aspektiem, gan no čempionāta viedokļa, jo es zinu, ka šogad arī daudz komandas ir sajukušas, pamainījušās. Tur būs. Es ar interesi gaidu, kad saraksts parādās. Jā. Pirmie jau ir redzami, tur jau ir parādās jau interesants nianses. Tā kā, īstenībā, šis tajā ziņā būs interesants. Jaudīgs copes gads būs. Būs ļoti jaudīgs, jo tāpatās arī gada beigās noteikti būs tas pats arī Garmins. Kas augustā, man liekas, uz Rīgas svētkiem, kā parasti, ja nekas nav mainījies. Jā. Tas ir viens rītīgi grandios pasākums. Tā kā būs noteikti interesanti. Maču pietiek. Maču pietiek noteikti, un mēs arī mēģināsim no mūsu puses, cik varam, visu likt iekšā portālā un Facebookā filmēt, rādīt, jo es personīgi ļoti nevaru sagaidīt to BAM Laivu līgu, jo parasti arī to Sarkandaugavas kausu kā organizators nekad tur nestartēju uz krastā Vārijas upu, bet šogad ir pienācis tas laiks, kad gribās arī pašam pamēģināt un sarunāsim tiesnesi un kādu, kas uz upiņu uzvārīs un būs forši. Bet arī vēl tuvāk par visiem mačiem ir 1. maijs, ko visi gaida. Jā. Tas ir pats tuvākais notikums, kas tagad nāk. Man ar šogad tāds pilnīgi, bet iepriekšējos gadus tik traki nebija. Šogad ir tā, ka ļoti gaida to 1. maiju. Jā, man ir līdzīgi. Man ir vēl, es te ar Elviju, tavu kolēģi, runājām pirms tam, kad es esmu beidzot nobriedis multiplikātoru spinningam beidzot tā kā, jā. Un to padzirdēja podkastā mans draugs Jurģi Čau. Un ko viņš izdarīja? Viņš vienu dienu vienkārši man piezvana un paprasa, Čau, ko tu dari? Es saku, neko, taisos garāžies, kaut ko tur piekrāmēties. Neko, Čaus ierodās ar pilnīgi jaunu Daivas polītu multiplikātoru, jaunu spinningu priekš manis. Es saku, vecīt, tas tev paldies par to, ka tu mani ved uz copi līdzi. Tagad nekas neatliek. Tā kā, bet šī tāds dāvans, tas ir kaut kas, vienkārši vienreizējs. Un tieši šodien es nevaru sagaidīt, ka mēs beigsim te pļāpāt, tāpēc, kad mēs braucam uz garāžu, gribu uzstīt jau auklu virsū un turpat no garāžas jau sāk pamēģināt, jo gribās uz 1. māju jau, kad aizbrauc, un tā roka jau ir bišķi daudz. Gribi pirmo bārdu uzstīt uz multiplikātoru skolas. Labāk vismaz to bārdu uztaisīt pat tās garāžā, nekā aizbraukt 1. maijā un 1. metienā to izdarīt. Tas gan. Bet kā tev pašiem multiplikātors neprasās? Es neesmu baigi mēģinājis. Viennozīmīgi, ja es ietu Big Bite tēmā, tur viennozīmīgi vajag multiplikātoru, bet
Es esmu mēģinājis, esmu arī bārdas kaut kādas sapiņas. Nezinu, man liekas, ka tvičojot varētu kādreiz sākt prasīties multiplikators. Pavisam cita izspēle un jūtība sanāk no parastajiem kātiem. Big baits. Tālāk jau tāds, man liekas, gaumas jautājums, kas vairāk patīk. Bet tās divas lietas varētu būt pelāģiskās. Man tieši šīs divas lietas ir tas, kāpēc man arī gribējās. Man gribās Twitcham vairāk pievērsties šogad. Un tieši pelāģijā, jo tomēr tur tas viss ir ar vienu roku daudz ērtāk, viss izdarāms. Un kas no tā viss sanāks, to, protams, redzēsim. Bet un tu īstenībā pirms tam pieminēji, ka tev viens no mīļākajiem mānekļiem uz līdzekļu ir tas Wolfkriegs, kas ir ne big bites, bet... viņam cik bija kaut kāda 18 centimetri, kaut kas tāds 20. Kas ir, ko tu domā par big bite kā tādu? Nedomā likt tajā lauciņā iekšā? Nē. Tas nav. Tur ir jābūt tādam fanātam tieši big bite tēmā, lielās līdekļas, džerki, lielās gumijas. Tie čaļi visi taču fanātiski brauc pa ezeriem, viņi neko citu vispār nedara. Viņi sezonas laikā daudz noķer, bet viņi paskaties, cik viņi ir ūdeņos. Viņi neko citu nedara. Man tas bija mini big bites, varētu tā viņu nosaukt. Tur pie tam stāv parastā spola. Tas ir vairāk tā, tad uzmest kaut ko bišķi lielāku par ierasto izmēru. Tad mēs aizbraucam uz Somiju un pārsvarā ar tādu izmēru mānekļiem čopē. Jā, jo es pagājušajā gadā arī, kad mēs arī Somijā bijām vienā laivā, un tu to Wolfkrieku mauci, un man bija Vestins, tas kāds viņš Bultīs. Bultīs vai Šatīs? Bultīs, jā. Arī tāds bišķiņ big baitīgāks, un es domāju, ka tagad ar šito muļķiku varēs arī, tāpēc, ka tas kāds būs jaudīgāks, attiecīgi varēs arī tādus big baitiņus varēs vairāk pamest. Bet man liekas, ka tas ir vairāk tā, ka nevis, kā jau tu teici, šādi tādu uzmest, jo man liekas, tu vari aizbraukt, tur ar standartu tām pašām 5 solām nomētāt, pirms maina vietu, kāpēc neuzmest kaut ko bišķi lielāku, jo varbūt, kad arī tieši tas izmērs, tas gaļīgums būs tas, kas viņu sakacinās. Bet arī līdz 20 centimetri gumijām, principā, var droši arī daudz biežāk viņas uzmest, jo viņas ņem arī zemmēri, pat tāds knapmēra un pat zemmēra līdeklis. Tas nav tur tāds. Tā ka vienkārši tas mums ir iegājies, ka mēs metam, 12 centimetriem, mierīgi var 18, 19 metāt. Arī ikdienas čopē. Un, piemēram, par tiem pašiem izmēriem tas pats, 18 centimetri, bet es zinu, ka ir arī, daudz baidās to, ka tas kāds nepavilks to, jo tomēr tas pats, tas Bultīs un arī tas Wolfkriegs, viņš tomēr sver. Viņš nav, tur tomēr tad palielināt tāpatās prasās vēl viens kāds ar jaudīgāku spoli, ar kuru to iemest. Bet man liekas, ka var taču noteikti atrast arī, tas pats lielais keitačs, kas ir, viņi ir gareni, bet nav tik masīvi. Man liekas, ka arī tādā veidā varētu kaut kā iekustināt to līdekli savādāk. Var noteikti. Vienkārši jāpievērš uzmanību, cik ir kāta tests, cik viņu var pārslogot. Un tad jāskatās, cik svar konkrētā gumija, jāpierēķina stingers vai džiggalva, kā viņu aprīko, cik tas svar, un tad jāsabalansē. Bet principā, ja grib tomēr tādus ap 20 cm gumijas mētāt, vajadzētu vienu kātiņu. Viņš var nebūt kastinga kāds, viņš var būt uz parasto spolu, bet ar testu līdz 100 gramiem. Tad būs atliektiem galiem varēs šitādas gumijas pat 22, 23 cm uzmest, un viņš nebūs gluži big bites. Bet viņš arī tieši tādiem mērķiem var būt paredzēts. Jā, jo man īstenībā šim mērķim es sen apakaļ biju paņēmis, viņš gan neizdzīvoja tas kāds, bet, man liekas, Salmo bija paņēmis pašu lētāko kaut kādu tādu bomi, bet, ko, protams, darīt var, bet, man liekas, es viņu salauzu daļu neuzmanības, nevis daļu tā, ka es tur kaut ko metu, bet tur ir jāsaprot arī tas, ka tāds kāds pa lēto viņš baigi sver. Un, ja gribās šādi tādu uzmest, tad nekāda problēma. Bet, ja izdomā, visu dienu ar tādu maukt... Nē, ja gribās tā normāli arī negalīgā big baitā ielīst, tad tāpat vajag normālu kātu un tāpat vajag multiplikātoru spolīti.
tas būs pēc feng shui, tā kā ko vajag darīt. Bet tā, ja pa sezonu šādi tad uzmest, tad var vienkārši jaudīgāku kātu un kaut kādu 4000 spolu, kas būs izturīgāka par kaut kādām mazākām spolītēm. Kā saka, izlīdzēties, bet standartā tomēr tāpat ir kastinga kāds un multiņš virsū. Jā, redzēs, kas man no šitā šogad sanāks. Es ļoti, ļoti ceru, ka manas multiņš paķers, tāpēc, ka vismaz paņemot rokās un patinot, man patīk. Nē, es saku, tā, cik es esmu izmēģinājis, man liekas, ka Twitchā es varētu sākt apsvērt domu pāriet uz multu. Un to savu nosacīto big bite kātu varbūt arī uzlabot un uzķūnēt. Jā. Vienīgais, kas man liekas šobrīd, vismaz sēžot šitien krēslā, ko es tā kā prātā īsti nevaru tā vēl saprast, jo es esmu pieredzis twitchot uz sānu, tā kā. Jā. Bet mults būs jātvičo uz sevi tā kā, vairāk. Tāpēc man liekas, redzēšu, nezinu. Kā man kaut bija visādi tie Twitcha kāti diezgan īsi, un es pat ar parasto spolu diezgan bieži esmu twitchojis šitā. Teiksim, es domāju, ka man tā pārēja noteikti tādā ziņā netraucēs. Pietiekami ērti jūtos gan uz sāniem, gan uz apakšu. Jā, redzēs. Man Twitch vispār nebija tāda baiga manējā tēma. Man ir Twitch wobleri, un šeit tad es uztučoju un patīk, bet es atkal vairāk, tas mums atkal ar manu pārnieku Oskaru bija katram savs vairāk, jo es vairāk malcu ar gumijām, un viņš atkal ar wobleri vai džerkiņiem. Un arī bija tas, ka mēs varējām superīgi laivā saprast, kas tajā dienā tā kā vairāk strādā, vai man ir jēga pārslēgties uz tiem wobleriem, vai atkal viņam ir jāslēdzās uz gumijām. Tas bija tāds pēc feng shui, kā te teicām. Jā. Bet tagad ir tas komplektiņš, un gribās vairāk šogad mēģināt. Tikai ne burtniekā, tur ne. Tur viss, tur basars jau būs apāķotas, viss kārtībā šogad nedēļu tur nodzīvošu. Un jācer, ka būs tāpatās kā pagājušajā gadā, jo pagājušajā gadā mēs tur piedzīvojām ritīgi Eldorado. Jā. Pirmo reizi mūžā bija tā, ka ir karsti. Reāli bija kaut kādiem 20 grādi. Pat vairāk vai nebija. Jā. Karsti, pilnīgākais štīvs, saule spīd un copē tā kā traks. Pilnīgi nelīdecīgs laiks un pilnīgi pretējs rezultāts. Jā, tas tiešām bija kaut kāds fenomens. Tas bija kā reāli fantastika kaut kāda. Jā, to var, man liekas, vēl tavā YouTube kanālā var atrast. Mūsu pēdējo dienu, man liekas, mēs tur bijām ieskrējuši, kaut ko tur piefilmējām vēl klāt. Man liekas, bija jā. Jo tas izmērs, kas pagājušajā gadā bija, tas bija tā, ka. Jo es atceros, mums bija tur savējās sacensības, un šogad mēs to pašu darīsim. Bet jā, ka mums tur 5 lielākās līdekas gāja ieskaitē, un es neatceros, mēs pārnieku 30, 40 mēru līdekas izvilkām, kur tās 5 lielākās bija jāņem. Tagad neatceros, bet virs 60 noteikti bija mazāk kaut 65 vai kaut kas tāds. Un tas priekš burtnieka liekas tāds ritīgs wow. Katru gadu kaut kā gribās, kad Latvijas čempi pirmais posms atkal atgriezīsies burtniekā, jo pa šitiem gadiem mēs, man liekas, katru gadu aizbraucam uz turieni, maijā, un tur jau tie visi rajoniņi, visi jau ir tā kā atstrādāts. Un gribās tur tā cope, tur priekš kam visu sālandus. Burtniekā ir forši, maijā burtniekā ir forši. Es gan citur, es vēl ziemā esmu bijis burtniekā, arī nekāda vaina nebija. Bet tieši maijs un burtnieks vismaz vienu reizi vajag aizbraukt. Jā, tas un pa lielam, es domāju, ka jebkurš, kurš aizbrauks, tur savu līdeku noķers. Ja nav pie šitajās lēpītēs, aizbrauc 100 metrus tālāk pie nākošajām lēpītēm. Tie neko nezin, var iet gar krasta līniju, skatīties kaut vai vizuāli zem laivas, kur aug jaunās lēpenes. Un visos tajos reģionos var noķert zivi. Un galvenais, ka burtniekā strādā arī dzelži. Ļoti labi var ķert uz rotiņu, var ķert uz šūpiņu, nevajag plusīt gumijas, nevajag dārgus woblerus, var mierīgi izlīdzēties pat ar opapa šūpiņiem. Jā, tas īstenībā tāds bišķiņ tāds tā kā fenomens liekas, jo tas jau nav tikai mūsu novērojums, bet vispār copmaņu novērojums, ka burtnieks ir tā vieta, kur tas rotiņš, es zinu, Šilovam laikam ir tas tāds sudraba ar lielo plato lapu. Jā. Bet arī mepsiņi tur strādā, viss tur notiek. Un tie paši šūpiņi dažādi, tas ir tas, kas tur ritīgi labi dod. Dzelži tur strādā. Un es zinu, man tur, tad, kad vēl notika čempionāts, es tur braucu džekiem palīdzēt trenēties.
bija tas Viljams Šūpiņš ar tādu iedobītu pa vidu. Viņš plāns. Un viņam iemetiens ir, un viņš ir nevis vienkārši jāvelk, bet, kad tu viņu pavelc, viņš pauzē šitā te lēnām grimst uz leju, un tajā pauzē tie malcieni. Pilnīgi jau pilnūtas ieklām rokas sāk trīcēt. Bet jā, tur tas ir kaut kā tā interesanti, jo, principā kādreiz jau mēs tikai ar šūpiem, arī, kā jau tu sarunas sākumā teici, ķērām arī tajā pašā Ķīžezerā un visu citur. Viņi jau strādā joprojām, es jau pilnīgi atmetis neesmu, rotiņš tāpat man kastītē ir, protams, darbināts tagad tieks, 90% par 90% mazāk kā kādreiz. Bet pie šūpiņu tēmas es pagājuši gadu tieši sāku atgriezties, jo viņš bija man nepelnīti vispār pazudis no kastēm. Un man viņš sāka atpakaļ parādīties, jo ar šūpiņu viņš tomēr ir diezgan daudzveidīgs māneklis. Tu viņu var novadīt pa virsu, tu viņu var pusūdenī novadīt, tu viņu var arī pat uzģigot ar viņu. Līdz ar to viņš man sāka atgriezties apritē arī. Un tas varbūt ir tas, kas tagad nav tik populārs, un tas arī var paņemt zivi uz izbrīdi. Īstenībā, jā, tas tomēr nav tas, ko viņi tur katru dienu redz, un kad var mierīgi izraisīt to uzbrukumu momentu. Un es zinu, ka daudzi arī tiem pašiem šūpiņiem un arī rotiņiem liek vēl klāt visādās sistēmās. Viņus ģērb iekšā, tur liek vēl gumijas astes klāt, un kas arī, kā visa copa ir viens milzīgs eksperiments, ne? Protams. Klau, būsim mēs šodien tā kupli parunājuši par Copi LV, par Copi. Tā laikam sanāk, ja? Tā sanāk. Bet, mums ir, protams, kad ir jāuztaisa konkursiņa izloze. Un šoreiz mēs izlozējām no epizodes, ko mēs filmējām tieši ar tavu kolēģi Eliju Meistaru. Tā kā izlozē ir Unitika saukle, kuru tu varēsi aiziet uz veikalu, izvēlēties, kādu tev vajag. Tāpēc to no Elvija epizodes izlozējam tagad. Un, protams, ir jauna epizode, jauns konkurss, jauna sezona, Klauvē te patās aiz loga. Un, ko mēs izdomājām, mēs varētu vienkārši ar Aigaru kādu no komentētājiem uzaicināt uz vienu copi. Droši. Ķīžezerā sarunāsim vienu dienu, trietā iebrauksim ar manējo laivu, aizbrauksim uz Ķīsīti, parādīsim vienu slepenu vietu, vairāk nē. Un vienu slepenu mānekli. Un vienu slepenu mānekli, kuru tu jau zini droši vien. bet uztaisīsim vienu kopīgu copi. Viss, kas tev ir jāizdara, zem šīs epizodes komentārā ieraksti, kur tu atklāsi jauno spinningošanas sezonu no laivām. Vai ne? Jo mēs atklāsim Ķīžezerā un sākam gatavoties jaunai spinningošanas sezonai. Arvis pucē uzvalku. Es pucēju uzvalku. Jā, man jau ir uz pakaramā stāv, tauriņš ir piemeklēts, viss ir, jo 1. maijs tur savādāk nevar būt. Un, droši vien novēlam visiem superīgu un piedzīvojumiem bagātu un lieliem lomiem bagātu sezonu. Un veikalos ir pieejams jau jaunais lielais loms, kas iznāca mēneša sākumā, un tur arī raksts no Aigara. Ir kā reiz par gatavošanos. Tieši par gatavošanos 1. maijam. Viņš uzrakstīs savējo pieredzi, sīki smalki, tur viss. Tā kā droši ejiet uz veikalu. Tie, kas nav abonējuši, tie nopērkat. Tie, kas vēlas abonēt, lasi.lv, to var izdarīt līdz gada beigām, abonēt žurnālu. Un, tā ir vēl viena vieta, kur mēs varam tikties. Un, paldies Aigaram par sarunu. Jā. Paldies tev, ka skatījies. Ceram lielo. Čau! Atā.